Labdien, cienījamie uzņēmuma reģistra tiešsaistes semināra ārvalstu e-paraksti un ar tiem saistītās problēmas, situācijas un to risinājumu klausītāji. Mani sauc Laima Leķiņa un esmu uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāra. Ievadam vēlos pieteikt, ka uzņēmuma reģistram digitālie pakalpojumi nav nākotne, bet gan tagadne. Tas ir pašsaprotami, ņemot vērā, ka laiks ir uzņēmējdarbības dvēsele, un līdzās tam gan mēs tikpat labi saprotam, ka arī uzticamība un drošība ir neatņemami pamati. Šobrīd uzņēmuma reģistrā jau ierasts, ka Latvijas e-paraksts ir mūsu ikdiena. Ja kādreiz saņēmām jautājumus par to, kur man konsultēties, kur iegūt Latvijas e-parakstu, šobrīd brīdī, kad klienta apkalpošanas nodaļa zvana klientiem un saka, ka jums būs jāparaksta dokumenti elektroniski, vai jūs zinat, kā iegūt e-parakstu, nereti saņemam atbildes, protams, ka zinu, kā tad savādāk. Bet Latvijai kā investīcijām pievilcīgai videi, lai mēs stiprinātu esošo vidi līdztekus Latvijas e-parakstiem, protams, ka ir būtiski, ka izmantojam visas plašās Eiropas Savienības un iespējams pat vēlāk arī plašāk piedāvātās iespējas elektronisko parakstu izmantošanai arī tajos gadījumos, kuros tie ir ārvalstīs izdoti. Kādas tad ir tās prasības un ko ņemt vērā sagatavojot dokumentus ar ārvalsts elektroniskajiem parakstiem parakstītajos gadījumos, tad arī šīs dienas seminārs. Šīs dienas seminārā uzņēmuma reģistra juridiskās nodaļas juriskonsulti Viktorija Pagodina un Edgars Buka stāstīs par elektronisko dokumentu regulējumu, īpaši pievēršot uzmanību ārvalsts elektroniski parakstītiem dokumentiem. Seminārā varēsiet uzzināt gan par ārvalstu uzticamības pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem, to dažādību, arī par Ukrainas e-parakstu atzīšanu Latvijā, gan arī par konstatētajām problēmām, kuru dēļ netiek pieņemti elektroniski parakstītie dokumenti, kā arī informēja, ka seminārs tiks tiek ierakstīts jau šobrīd, un ieraksts būs pieejams ikvienam tiešsaistē. Tas no manis arī ievadam viss, un laipni aicinu pieslēgties savus kolēģus Viktoriju Pagodinu un Edgaru Buku, kuri arī pastāstīs tad par visiem šiem izaicinājumiem ārvalstu elektronisko parakstu regulējumu. Labdien, godājamie viesi! Arī paldies galvenajai valsts notārai par ievadvārdiem. Es sākšu šoreiz tātad runāt par ārvalstu elektroniskajiem dokumentiem, par e-parakstiem. Kolēģi cerams drīzumā varēs pārņemt, jo ļaušu kolēģiem pārņemt. Un kā jau galvenā valsts notāra norādīja, tātad jautājumiem atbildes tiks sniegts tātad pēc visa semināra. Labdien visiem! Tātad paldies visiem par pieslēgšanos. Un tad, kā jau galvenā valsts notāra minēja, tad es pastāstīšu nedaudz par ārvalsts e-parakstiem ar tiem saistītajām problēmām, kuras mēs esam novērojuši praksēs, un piedāvāsim atsevišķus risinājumus, kas iespējams palīdzēs jums vai jūsu klientiem sagatavot dokumentus iesniegšanai uzņēmuma reģistrā. Tātad sākotnēji vispirms pārunāsim, ieskicēsim to, ko tad nosaka normatīvais regulējums par elektroniskiem parakstiem, laika zīmogiem un kādas tad ir atšķirības starp papīra dokumentos ietvertajiem rekvizītiem un kādas tad atšķirības un nianses ir elektroniskajos dokumentos. Tātad dokumentu juridiskā spēka likums paredz, kad ir tā dēvētie obligātie rekvizīti, kas ir praktiski ikvienā dokumentā, lai dokumentam būtu juridiskais spēks. Un tie ir klasiski autors, datums un paraksts, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, kad paraksts var arī nebūt. Bet tātad šie ir tie 3 galvenie obligātie rekvizīti, kas piešķir dokumentam juridisko spēku. Un ja ar papīra dokumentiem viss ir ļoti vienkārši, mēs saņemot papīra dokumentu redzam gan autoru, gan datumu, gan arī parakstu, tad elektroniskajos dokumentos šiem rekvizītiem ir atsevišķas nianses. Ja ar autoru ir līdzīgi tieši tāpat kā papīra dokumentos, tātad tas ir tas, kurš ir radījis šo elektronisko dokumentu, kas var būt, protams, arī jebkāds saturs,
kas glabājas elektroniskā formātā, tad ar rekvizītiem dokumenta datums un paraksts ir atsevišķas nianses. Tātad bieži vien, ņemot vērā, ka Latvijas elektroniskajam parakstam tiek pievienots arī elektroniskais laika zīmogs, tad bieži vien tiek uzskatīts, ka tad šis laika zīmogā ietvertais datums arī ir tas, kas aizvietos dokumenta rekvizītu datums. Tomēr ir jāņem vērā, ka dokumenta datums tiek noteikts atbilstoši dokumenta veidam. Un ja dokumenta datums tiek noteikts pēc tā sastādīšanas datuma, piemēram, kādas notikušas sapulces protokols, kāds akts, kas tiek sastādīts par konkrētajā datumā konstatēto, tad šim datumam ir jāatrodas pašā dokumentā, neatkarīgi no tā, kad pievienojas laika zīmogs. Savukārt, ja dokumenta datumu nosaka tikai pēc tā parakstīšanas datuma, tad mēs šo dokumentu rekvizītu varam skatīties laika zīmogā. Savukārt, kas attiecas uz rekvizītu paraksts, tad atbilstoši elektronisko dokumentu likumam, 3. panta 5. daļai, starp valsts iestādēm un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments tiek uzskatīts tikai tad, ja izpildās 2 kritēriji. Viens, tas ir parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu, un tam ir pievienots kvalificēts laika zīmogs. Tas nozīmē, ka ir jābūt abiem šiem elementiem dokumentā, tad dokuments tiek uzskatīts par parakstu, un tātad rekvizīta paraksts izpildās. Detalizētāk par šo rekvizītu gan noformējumu, gan atsevišķām niansēm jūs noteikti varat skatīties Tieslietu ministrijas izstrādātajās dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijās, kas ir pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā, kurā tad ir arī šīs nianses aprakstītas jau daudz detalizētāk par to, kā tad šos rekvizītus mēs noformējam gan papīra dokumentos, gan elektroniskajos dokumentos. Tātad, kas tad ir šis kvalificētais elektroniskais paraksts un laika zīmogs? Elektronisko dokumentu likumā ir atsauce uz tā dēvēto EIDAS regulu, kurā tad ir izsmeļoša šīs kvalificētā elektroniskā paraksta un laika zīmoga definīcija. Un pēc būtības tāda kvalificētais elektroniskais paraksts, tas ir uzlabotais elektroniskais paraksts, kas ir radīts ar kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas ierīci un pamatojoties uz kvalificēto elektronisko paraksta certifikātu. Ir jāsaprot, ka kvalificēto elektronisko parakstu var nodrošināt tikai tā dēvētais uzticamības pakalpojums sniedzējs, jeb uzticams certifikācijas pakalpojums sniedzējs, un, lai atvieglotu visām dalībvalstīm šo informācijas apmaiņu par to, kas tad kurā valstī kāds uzticamības pakalpojums sniedzējs ir certificēts, tad šo informāciju Eiropas komisija ir apkopojusi vietnē, kurā tad ir uzskaitīti visi uzticamības pakalpojumu sniedzēji. Un tad atbilstoši šai informācijai mēs varam iegūt gan informāciju par to, kādas juridiskās personas vai ir tātad uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kādus konkrēti pakalpojumus viņi sniedz, vai viņi sniedz, piemēram, kvalificēta elektroniskā laika zīmoga pakalpojumu vai nē. Lai saprastu šīs nianses, tātad EIDAS regulā tiek noteikti tātad dažādu līmeņu elektroniskie paraksti. Vienkāršais elektroniskais paraksts tātad ir paraksts, par kurām puses var vienoties savstarpēji. Tām nav obligāti jābūt sasaistītām ar parakstītāju identitāti. Tātad šeit nav apakšā kādi certifikāti īpaši, kas būtu saistīti ar EIDAS regulas prasību izpildi. Nākošais līmenis ir uzlabotais elektroniskais paraksts, kurš var būt vienkārši uzlabotais elektroniskais paraksts, kā arī uzlabotais elektroniskais paraksts, kurš ir radīts pamatojoties uz kvalificēto certifikātu. Un tas jau ir drošības ziņā nedaudz jau drošāks paraksts. Un tad pats drošākais uz šo brīdi elektroniskais paraksts ir tā dēvētais kvalificētais elektroniskais paraksts, kurš tad jau tiek radīts gan ar kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas ierīci, un kurš ir radīts pamatojoties uz kvalificēto certifikātu.
Lai saprastu šīs nianses, varbūt kādam ir ērtāk redzēt, kā tas izpaužas, balstoties uz diviem šiem kritērijiem, kur ir salīdzināts, tad ar ko tad atšķiras uzlabotais elektroniskais paraksts, uzlabotais elektroniskais paraksts ar kvalificēto certifikātu un kvalificētais elektroniskais paraksts. Šie nav vienīgie kritēriji, kas dod šo slēdzienu, bet šie ir divi galvenie, lai saprastu, kādas ir šīs būtiskākās atšķirības. Un šeit jau jūs tabulā redzat, kad uzlabotais elektroniskais paraksts, vienkārši uzlabotais elektroniskais paraksts, ir tas, kuram nav pievienots kvalificētais certifikāts, neatkarīgi no tā, vai viņš ir radīts ar vai bez kvalificēto elektroniskā paraksta radīšanas ierīci. Savukārt gadījumā, ja šis paraksts ir radīts ar kvalificēto elektronisko paraksta radīšanas ierīci un tam vienlaikus ir arī kvalificētais certifikāts, tad šāds paraksts jau ir kvalificētais elektroniskais paraksts. Savukārt, ja ir tikai certifikāts, bet nav šīs elektroniskās paraksta radīšanas ierīces certifikāta, tad tas ir tikai uzlabotais elektroniskais paraksts ar kvalificēto certifikātu. Lai arī sākotnēji šķiet, varbūt dažiem no jums, ka tas ir ļoti sarežģīti, tomēr galvenais jums ir saprast, kad kvalificētam elektroniskajam parakstam ir jābūt diviem ļoti svarīgiem elementiem. Nepietiek ar to, ka šis paraksts ir radīts pamatojoties uz kvalificēto certifikātu, tam vienlaikus ir jābūt radītam ar kvalificēta paraksta radīšanas ierīci. Tad, izpildot šiem diviem kritērijiem, šis paraksts arī tiek atzīts kā kvalificētais elektroniskais paraksts. Un vēl viena lieta, kas ir dokumenta formāts, tātad kādā veidā mēs šos elektroniskos dokumentus sagatavojam. Ministru kabineta noteikumi numur 473 nosaka, ka elektroniskie dokumenti ir jāizstrādā kādā no norādītiem formātiem. Vienlaikus var būt arī izmantoti citi formāti, kurus, piemēram, iestāde atzīst par akceptējumiem, un šos formātus iestāde arī norāda informācijā priekš tās klientiem. Vienlaikus šie ministru kabineta noteikumi paredz, kad elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot arī ADOC formāta pakotni. Detalizēti neiesim katrā šajā formātā. Galvenais ir saprast to, ka pēc būtības tās ir klasiskās dokumentu izstrādāšanas programmatūras lietotnes, kuras mēs izmantojam visbiežāk arī ikdienā dokumentu sagatavošanai. Bet tam ir būtiska nozīme attiecībā uz ārvalsts dokumentiem. Tātad pieskarsimies nedaudz pie būtiskākajām problēmām, ar kurām mēs esam sastapušies praksē, konstatējot, vērtējot šos dokumentus, kas ir parakstīti ar elektronisko parakstu, ārvalsts elektronisko parakstu. Tātad pirmais neatbilstošs dokumenta formāts. Bieži vien mēs esam novērojuši, ka tas nav ļoti izplatīti, bet dažkārt īpaši mēs esam novērojuši, ka tas ir gadījumos, kad elektroniskos dokumentus sagatavo ar Itālijā reģistrētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju elektronisko parakstu. Dokumenti tiek sagatavoti neatbilstošā formātā. Kādas ir problēmas? Šādus dokumentus nevar atvērt bez papildus apstrādes, līdz ar to nav iespējams iepazīties ar dokumentu saturu. Un šādos gadījumos mēs vienmēr aicinām gadījumos, ja kaut viens dokumenta parakstītājs izmantos ārvalstīs reģistrētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju elektronisko parakstu, tad parakstiet dokumentus vai PDF formātā vai vienotajā Eiropas Savienības formātā, kas ir ASIC-E. Tādā gadījumā problēmām nevajadzētu būt, un līdz šim mēs neesam saskārušies, kad gadījumā, ja šādos formātos paraksta, kad dokumentus nevarētu atvērt. Vēl viena lieta, dokumentiem netiek pievienots laika zīmogs. Pirms pāris gadiem šī bija daudz aktuālāka problēma, tai skaitā tāpēc, kad atsevišķās valstīs nebija reģistrēts neviens uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kurš varētu sniegt kvalificētu laika zīmogu pakalpojumu.
Šobrīd, atbilstoši Eiropas komisijas uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstam, ir redzams, ka ir 3 valstis, kurās nav reģistrēts neviens uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kurš sniegtu kvalificēta laika zīmoga pakalpojumu. Tā ir Somija, Lichtensteina un Malta. Vienlaikus tas nenozīmē, ka šajās valstīs nedarbojas neviens cits, tā skaitā, piemēram, kaimiņu valstīs reģistrētais uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz kvalificētu laika zīmogu pakalpojumu. Diemžēl mēs nevaram pārbaudīt un redzēt, kuri tad pakalpojumu sniedzēji, kas iespējams ir reģistrēti citās dalību valstīs, darbojas šajās valstīs. Līdz ar to var zināt tikai tas cilvēks, kurš tad attiecīgajā valstī dzīvo, vai tātad attiecīgi, kurš var daudz detalizētāk pārbaudīt, pārliecināties, kurš tad varētu sniegt šo laika zīmoga pakalpojumu. Risinājums pirmām kārtām paskatīties, vai konkrētajā dalībvalstī nav kāds cits pakalpojums sniedzējs, kurš piedāvā šo pakalpojumu, jo iespējams, kad kāds viens pakalpojums sniedzējs, pie kura tiek izmantots elektroniskā paraksta pakalpojums, nesniedz laika zīmoga pakalpojumu, bet iespējams, ka kāds cits sniedz gan vienu, gan otru. Līdz ar to vispirms būtu jāsāk ar to, kad paskatīties, vai konkrētajā valstī ir kāds pakalpojums sniedzējs, kurš piedāvā šo kvalificēto laika zīmoga pakalpojumu. Ja nav, kā piemēram Somijā, tad, protams, var meklēt, kurš no kaimiņu valstīs reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvā šādu risinājumu. Ja arī tas nav iespējams un konstatēts, ka nav iespējams atrast nevienu, kurš varētu sniegt kvalificētu laika zīmoga pakalpojumu, tad, protams, šobrīd tirgu ir pieejami dažādi digitālie risinājumi, tā skaitā maksas pakalpojumi, kuri piedāvā tātad par maksu izmantot kvalificētu laika zīmoga pakalpojumu. Tad šie ir tie virzieni, kurus varētu izmantot, lai mēģinātu iegūt šo kvalificēto laika zīmoga pakalpojumu. Un pēdējā lieta saistībā ar elektroniskiem parakstiem, bieži vien mēs esam konstatējuši, ka netiek pievienots kvalificēts elektroniskais paraksts. Tā vietā bieži vien pievieno vai nu vienkāršus, piemēram, ar roku veikta paraksta digitālais atveidojums. Tā skaitā bieži vien iesniedz dokumentus, kur ir parakstīti ar nacionālā līmenī atzītiem elektroniskiem parakstiem. Vai arī uzlaboti elektroniskie paraksti ar vai bez kvalificēta certifikāta. Bieži vien klienti paļaujas uz to, ko pakalpojums sniedzējs norāda savā atzinumā par elektroniskā paraksta derīgumu, nemaz nepārliecinoties par to, kāda tad līmeņa, kvalifikācijas līmeņa elektroniskais paraksts ir šim klientam. Un problēmas mēs no Latvijas nevaram redzēt, vai Eiropas komisijas uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstā ir pakalpojums sniedzējs, kurš sniedz tieši kvalificētu elektroniskā paraksta pakalpojumu, jo, lai šādu informāciju iegūtu, ir nepieciešama detalizēta pārbaude, tātad ir jāizskata konkrētā pakalpojuma sniedzēja mājaslapa, citas informācijas, kas tad norādīs, kāda līmeņa parakstus viņi piedāvā. Vēl viena problēma, ko mēs konstatējām, ka dažkārt kvalificētais elektroniskais paraksts atsevišķās dalībvalstīs ir maksas pakalpojums, ko klienti nevēlas izmantot. Risinājums, protams, kad jāatrod pakalpojums sniedzējs, kurš sniedz kvalificēto elektronisko parakstu. Ja kādā no dalībvalstīm šāds pakalpojums sniedzējs ir, lai iegūtu tātad šo kvalificēto elektronisko parakstu. Savukārt, ja konkrētajā dalībvalstī ir tikai un vienīgi maksas pakalpojums, tad, diemžēl, ir jāizmanto maksas pakalpojums, ja nevar izmantot kādu citu bezmaksas rīku, kas tātad kādu citu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto elektronisko paraksta pakalpojumu, kurš būtu bezmaksas. Šobrīd ir pieejams tirgū, ir zināms, ka ir pieejami arī maksas pakalpojumi, kas ir domāti vienreizējai dokumentu parakstīšanai. Līdz ar to daudz klienti izmanto arī šādus pakalpojumus. Vēl viena iespēja ir iegūt arī mūsu pašu Latvijas uzticamības pakalpojumu sniedzēja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra sniegtos pakalpojumus pēc nepieciešamo formalitāšu veikšanas saistībā ar
ar Latvijas vai nu uzturēšanās atļaujas iegūšanu, respektīvi, lai varētu saņemt Latvijas elektronisko parakstu. Attiecībā par Ukrainas pakalpojumu sniedzējiem un to elektroniskiem parakstiem. 2023. gada aprīlī Eiropas komisija pirmo reizi iekļāva Ukrainu kā pirmo trešo valsti, kuras paraksti tiek atzīti Eiropas Savienībā. Un izmantojot šo iespēju, daudzi vēršas pie mums, lai varētu izmantot tātad šo Ukrainas elektroniskos parakstus. Kādas ir problēmas? Ukrainas elektroniskie paraksti ir pielīdzināti uzlabotajiem elektroniskajiem parakstiem atbilstoši EIDAS regulai, un tas automātiski nozīmē, ka atbilstoši Latvijas normatīviem regulējumam ar šādiem parakstiem nevar tik parakstīti dokumenti, jo Latvijas normatīvais regulējums šobrīd pieļauj tikai un vienīgi kvalificēta elektroniskā paraksta pieņemšanu piedevām, kuram ir pievienots arī kvalificēts laika zīmogs. Līdz ar to, kamēr vien normatīvais regulējums nemainās, diemžēl Ukrainas elektroniskos parakstus Latvijā nevar izmantot dokumentu parakstīšanai. Tad šīs ir tās galvenās lietas, ko mēs esam novērojuši praksē, bet tagad došu vārdu savam kolēģim, kurš tad pastāstīs vairāk jau par ārvalsts publiskajiem dokumentiem. Jā, paldies par doto vārdu. Jā, tātad es noprotu, ka prezentācija ir redzama. Tātad es vairāk pastāstīšu gan par ārvalstu izsniegtiem privātiem un publiskiem dokumentiem un kā šie dokumenti būtu noformējami, lai tie būtu iesniedzami uzņēmuma reģistrā. Tātad ir jānošķir, ka ārvalstīs var tikt izdoti gan publiski dokumenti, gan privāti dokumenti. Un vairākos normatīvās aktos, kā piemēram mūsu pašu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru vai arī komerc likumā es atvainojos, ir noteikts, ka šiem dokumentiem, kas ir svešvalodā, piemēro attiecīgi apliecināt tulkojumu latviešu valodā. Sākumā varētu šķist, ka tā ir birokrātiska novecojusi prasība, taču tā īsti nav, jo ir jāņem vērā, ka katrs uzņēmuma reģistra vestajos reģistros veiktais ieraksts principā izriet no kāda uzņēmuma reģistrā iesniegtā dokumenta. Piemēram, ļoti ērti pārbaudīt komerc reģistra datus par kapitāla sabiedrības valdes locekļiem, taču tas juridiskais pamatojums, kāpēc šie valdes locekļi ir ierakstīti, kā šie valdes locekļi šiem kapitāla sabiedrība ir attiecīgi kapitāla sabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmums par SIA dalībnieku lēmums par valdes locekļu iecelšanu. Ja? Un attiecīgi reģistrācijas lietai tiek pievienots šīs SIA dalībnieku sapulces protokols, no kura izriet attiecīgi šie ieraksti par valdes locekļiem. Vēl spilgtāks piemērs ir piemēram par dalībnieku ierakstiem, kur tieši šie ieraksti tiek ņemti, piemēram, no akcionāru vai dalībnieku reģistra nodalījuma. Attiecībā uz to, kā nošķirt, kurš dokuments ir publisks, kurš ir privāts, tad princips ir apmēram vienkārši, ka proti, ja šo dokumentu ir izdevusi publiska amatpersona vai iestāde, tad viņš būtu uzskatāms par publisku dokumentu. Ja šis ir privātā kārtās izdevusi dokuments, viņš ir uzskatāms par privātu dokumentu. Tātad Latvijas normatīvi akti paredz, ka publisks dokuments ir Hāgas konvencijas 1. pantā. Minētie dokumenti ir notariāli akti, dažādi iestāžu izsniegtie publiski dokumenti, izziņas. Savukārt privātie dokumenti ir tādi, kas ir principā, es atļaušos teikt, ka dokumenti, kas nav publiski dokumenti, kuri ir izdos starp divām privātpersonām. Piemēram, pilnvara, kur nav notariāli apliecināta. Kāpēc es minēju, kur nav notariāli apliecināta, jo, piemēram, privāts dokuments arī var kļūt par publisku dokumentu. Piemēram, šo pašu pilnvaru, ja viņi nav notariāli apliecināta, viņi ir privāts dokuments. Savukārt, ja šī pilnvara jau paraksti tiek notarializēti, tad šis jau kļūst par publisku dokumentu, jo publiska amatpersona ir apliecinājusi šo dokumentu. Visiem publiskajiem dokumentiem pievienojams notariāli apliecināms tulkojums latviešu valodā, ņemot vērā, ka Latvijā nepastāv tāds zvērnātu tulku institūts, tad attiecīgi Latvijā ir šī prasība, ka jebkura persona, kur attiecīgo valodu pārzina, veic šo tulkojumu, savukārt šī tulka paraksts tiek notarializēts uz dokumenta.
Piemēram, ja mēs runājam par Igauniju vai Čehiju, tur attiecīgi ir jau šāds institūts, kā piemēram zvejnieki tulki, kuru attiecīgi veiktie tulkojumi jau mēs uzskatām par notarializētiem. Proti, nav atsevišķi vēl nepieciešams notarializēt šī, piemēram, Igaunijas zvejnieka tulka veiktā tulkojuma un viņa parakstu. Savukārt privātie dokumenti tiek tulkoti atbilstoši Ministrijas kabineta 291. noteikumiem. Tātad dokumentu beigās aiz teksta ieliekam šo apliecinājumu, ka tulkojam pareizi. Tātad, ja publiskā dokumenta izdevēja valsts ir Hāgas konvencijas dalībvalsts, tad šo dokumentu nepieciešams apostolizēt un tad attiecīgi pēc šī dokumenta apostolizācijas viņš ir derīgs iesniegšanai uzņēmuma reģistrā, bez papildus darbības nepieciešamības. Uzsvarāms ir, ka dokumentiem iesniegšanai uzņēmuma reģistrā nav piemērojami Latvijas Republikas noslēgtie tiesiskās palīdzības līgumi, kā piemēram tiesiskās palīdzības līgums ar Ukrainu, kurā ir paredzēts, ka šie dokumenti starp divām kompetentajām iestādēm iesniegtie ir derīgi izmantošanai bez legalizācijas. Ja es pareizi atminos, tas bija 13. pants tiesisko palīdzību līgumos. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā šī dokumentu aprite nenotiek starp divām kompetentajām iestādēm, taču privātpersona iestādē ārvalstīs iesniedz šos dokumentu, tad attiecīgi nav piemēram šis tiesiskās palīdzības līgums un tad šis dokuments ir legalizējams vispārējā kārtībā. Savukārt, ja publiskā dokumenta izdevēja valsts nav Hāgas konvencijas dalībvalsts, tad šo dokumentu sākumā nepieciešams legalizēt attiecīgās publiskās dokumenta izdevēja valsts kompetentē iestāde, un pēc tam attiecīgi ārlietu ministrija tad pārbaudot šīs vai viņiem ir pieejama informācija par šīs ārvalstu amatpersonas parakstu, tad attiecīgi apliecina arī apliecina šo dokumentu un attiecīgi viņš tādā veidā ir derīgs iesniegšanai Latvijas iestādēm. No dokumentu legalizācijas likuma izriet prasība, tātad atvieglojums, ka dokumentu legalizācijas prasība ir atcelta attiecībās dokumentiem, kuri ir izsniegti tātad Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskajā zonā, Lielbritānijā un apvienotajā karalistē vai arī Šveices konfederācijā attiecībā. Tas ir mūsu nacionālais regulējums, kas paredz, ka attiecīgi šāds dokuments, kas piemēram ir izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstī, ir derīgs iesniegšanai Latvijā bez legalizācijas. Šeit jūs varat redzēt schematiski, kā izskatās šo dokumentu legalizācija atkarībā no situācijas. Tātad, ja valsts ir Hāgas dalībvalsts, bet, piemēram, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, trešā valsts pieņemsim, tad attiecīgi ir nepieciešams šo dokumentu apostolizēt. Savukārt, ja mēs runājam par Eiropas Savienības dalībvalsts, tad viņš var tikt iesniegts attiecīgi Latvijā bez legalizācijas. Savukārt, ja dokuments ir, ja nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī nav tātad Hāgas konvencijas dalībvalsts, tad attiecīgi, kā jūs redzat, tad šī legalizācijas ķēdīte ir daudz garāka. Šis ir ņemts no tiesu prakses, kur ir attīstījusies laika gaitā, proti par uzņēmuma reģistra tiesībām pārbaudīt ārvalsts juridiskās personas tiesībspēju un rīcībspēju. Proti, vai šāda ārvalsts juridiskā persona pastāv un vai fiziskā persona, kur rīkojas šī ārvalsts juridiskās personas vārdā, ir tiesīgi to darīt. Attiecīgi šādos gadījumos pieņemsim, ja ārvalsts juridiskā persona dibina Latvijā uzņēmumu un vēlās viņu reģistrēt uzņēmumu reģistrā, tad attiecīgi būtu iesniedzams dokuments, kas apliecina, ka šī persona, kas rīkojas šī dibinātāja vārdā, ir tiesīgi to darīt, kā arī, ka dibinātājs pastāv. Valsts notāri arī cenšas izmantot arī sev pieejamos resursus, lai pārbaudītu šī ārvalsts juridiskās personas tiesībspēju un rīcībspēju, taču, jebkurā gadījumā mums ir ierobežots iespējas, mēs varam pārbaudīt starp brisu,
ļoti labi var pārbaudīt Company House reģistrētos tiesību subjektus, taču ir jāņem vērā, ka daudzas valstis nav tik atklātas kā, piemēram, Latvijā, kur šie publiskie reģistri bez maksas pieejama šī informācija. Attiecīgi cenšamies noskaidrot paši tātad šos ārvalstu juridiskās personas tiesības spēju, rīcības spēju, iespēju robežās, bet jebkurā gadījumā jārēķinās, ja ir šīs ārvalsts elements, tad var tikt pieprasīt šādu informāciju, lai pārliecinātos par šiem apstākļiem. Jā, un attiecīgi ir arī runāja par ārvalstu dokumentiem, ir noteikti jāpiemina arī attiecībā uz informāciju par patiesiem labumu guvēju reģistrāciju, jo te ir jāņem vērā, ka uzņēmuma reģistrs var pieprasīt dažādus dokumentus, kas pamato iesniegto informāciju par patiesiem labumu guvējiem. Šis ir jāņem vērā, ka šis ir ieviest nacionālajā regulējumā izpildot Eiropas Savienības direktīvas prasības, kas paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina līdzekļi, uz kuru pamata nodrošināta informācija par patiesiem labumu guvējiem centrālajos reģistros ir patiesa. Un tā attiecīgi šīs ir viens no šiem rīkiem, kā šīs informācijas patiesums tiek nodrošināts. Tātad var tikt pieprasīts īstenotās kontrolas dokumentārais pamatojums, piemēram, ja tiek iesniegts informācija, ka patiesais labumu guvējs ārvalstīs īsteno kontroli uz īpašumu tiesību pamatu ar citu juridiskās personas starpniecību, tad var tikt paprasīts tad ārvalsts sastādīts akcionāru reģistru, kur redzams šī fiziskā persona, kur attiecīgi ir akcionārs šajā ārvalsts juridiskajā persona, kur, piemēram, dibina Latvijā SIA, tad ir skaidrs šo ķēdīt aizņem līdz šī fiziskā personai uz īpašumu tiesību pamata. Tāpat arī var tikt pieprasīts patiesā labumu guvēja identificējušais informāciju atbilstību apliecinošs dokuments, tātad gadījumā, ja tas tiek sniegts personu apliecinošais dokumentu kopija, tad jāņem vērā, ka šo kopiju nepieciešams notariāli apliecināt. Arī ir jāņem vērā, ka, piemēram, ja patiesiem labumu guvējām ir pieejams mans kolēģis minētais, tātad kvalificētais elektroniskais paraksts, proti, ja šis ir iespēja parakstīt, tad arī šo laika zīmogu uzlikt kvalificēto, tad attiecīgi patiesais labumu guvējs var arī, piemēram, parakstīt reģistrācijas veidlapu, kurā ir norādīts ziņas par viņu, un šādā gadījumā tad attiecīgi var tikt nepieprasīt šis dokuments atsevišķi, piemēram, šī persona apliecinošā dokumenta kopija var tikt nepieprasīta, bet valsts notārs, piemēram, skatoties tad šo norādīto informāciju pieteikumu veidlapā par patieso labumu guvēju, un tad attiecīgi konstatējot, ka atbilstoši Latvijas normatīviem aktiem tad ir patiesais labumu guvējs pats arī šo elektronisko parakstu parakstījis šo pieteikumu, tad attiecīgi mēs pieņemam, ka šī patiesā labumu guvēja identitāte tikus pārbaudīta. Jā, un arī attiecīgi mēs varam pieprasīt arī dokumentus, kas var pamatot apliecinājumu, ka patieso labumu guvēju nav noskaidrot, nav iespējams. Ja? Protams, ir jāņem vērā, ka tie var būt dažādi veidi dokumenti, taču ņemot vērā, ka lielākajā gadījumos, kad mēs runājam par kapitāla sabiedrībām, bieži mēs runājam par īpašumu tiesību elementu, tad attiecīgi tas varētu būt piemēram, dokuments, kas apliecina, ka nevienai fiziskā persona nesasniedz šo 25% slieksni. Protams, katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, taču jebkurā gadījumā tad tas var būt kā piemērs, kā viens no dokumentiem, kas apliecina, ka šo apliecinājumu, ka patieso labumu guvēt nav noskaidrojams, nav iespējams. Jā, un tad nobeigumā arī šī tēze par šo te, tas arī ir tiesvedību gaitā izveidojusies tēze, augstākās tiesas, attiecīgi, kuru augstākā tiesa skaidri norādīja, ka gadījumā, ja kontrola tiek veikta, tad izmantojot vairākas personas, tad ir būtiski visu starpniecībā iesaistīto personu noskaidrošana. Tas nozīmē, ka dokumentārais pamatojums ir jāiesniedz pa pilnu ķēdi, aizējot pilnībā līdz fiziskajai personai. Ja fiziskā persona, piemēram, parādās ķēdes 5. posmā, tad attiecīgi nepietiek, ka tiek iesniedz tikai ziņas par dibinātāju, kur ir redzams, ka dalībnieks ir dibinātāja dalībnieks, ir cita juridiskā persona. Ir
principā jāizsniedz pilni dokumenti, kas aiziet attiecīgi līdz pašam fiziskajai personai, kura tiek uzrādīta kā patiesais labuma guvējs. Jā, un liekas, tas arī būtu viss no mūsu puses, un mēs esam gatavi atbildēt uz čatā ierakstītiem jautājumiem. Jā, tad redzam, ka čatā ir bijuši jautājumi par ierakstu un prezentāciju. Tad kolēģi jums ir atbildējuši, ka šī semināra ieraksts būs drīz pieejams arī uzņēmuma reģistra YouTube kanālā. Tad bija jautājums par kāda veida elektronisko parakstu ir atzīstams Docusign.com platformā izmantotais e-paraksts, kā cits semināra dalībnieks ir ielicis linku, bet svarīgākais ir, kas būtu jāmin, tā skaitā ar šo Docusign platformu. Pirmām kārtām ir vairāki uzticamības pakalpojumu sniedzēji un arī ne tikai uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kuri ir izveidojuši platformu, kurā ļauj apmainīties ar dokumentiem, nodot tos parakstīšanai starp vairākām pusēm, paši nesniedzot nekādu elektronisko parakstu. Respektīvi, parakstītājiem pašiem ir jābūt saviem elektroniskiem parakstiem, kurus tad izmanto dokumentu parakstīšanai. Ja mēs runājam par Docusign, tad viņš, ja mēs runājam par Francijā reģistrēto uzticamības pakalpojumu sniedzēju, tad tas sniedz kvalificēta elektroniskā paraksta certifikācijas pakalpojumu. Jūs redzat šeit arī kolēģa semināra dalībnieka iesūtītajā linkā, kad šie pakalpojumi tiek sniegti dažādos līmeņos un par maksu. Un no tiem tad bieži vien maksas versijā ir iespējams saņemt arī kvalificētu elektroniskā paraksta kvalificētu elektronisko parakstu. Precīzāk vienmēr varēs pateikt tad, ja jūs nezināt, vai šis elektroniskais paraksts derēs vai nederēs uzņēmuma reģistram, iesniegt dokumentus ar šādu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, tad mēs vienmēr aicinām jūs palūgt vai nu pašiem parakstīt, vai klientam palūgt parakstīt vienkārši tukšu dokumentu un nosūtīt reģistram uz e-pastu pasts@tur.gov.lv vai uz e-adresi, kad mēs tad jau konkrēti redzēsim, kuru pakalpojumu sniedzēju jūs izmantojat, kāda līmeņa šis paraksts ir, jo vienam un tam pašam pakalpojumu sniedzējiem var būt dažāda līmeņa paraksti, un tas vien, kad viņš sniedz kvalificētu elektronisko parakstu, nenozīmē, ka šim klientam ir tieši šis elektroniskā paraksta kvalifikācijas līmenis. Līdz ar to detalizētāk mēs vienmēr varēsim sniegt atbildi tad, ja jūs mums iesniegsiet vai nu šo elektroniski parakstītu piemēru dokumentam, vai tad kaut vai šo informāciju par konkrēto pakalpojumu sniedzēju, bet, protams, vislabāk būtu, ja jūs parakstītu dokumentu iesniegtu. Tātad vēl bija jautājums. Ja jums nav pieejams čats, jūs noteikti varat arī uzdot šobrīd. Jautājums ir par to, ja uzņēmuma dibinātājs ir Amerikā reģistrēts uzņēmums un tur reģistri netur informāciju ne par to, kas ir valdē, Latvijas izpratnē, kas ir dibinātāji. Kā šādus dokumentus jums ir? Jā, tieši šāds arī jautājums tika čatā uzdots. Mēs zinām par šo problēmu ar Amerikas Savienotajām valstīm, kad ir vēl štati, kuros nav šo publisko reģistru. Šādos gadījumos praksē tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina šīs juridiskās personas dibināšanas. Piemēram, Latvijas gadījumā tie ir statūti vai tādi pielīdzinām dokumenti.
Tas apliecinātu attiecīgā šī tiesības subjekta tiesībspēju. Savukārt, ja mēs runājam par rīcībspēju, tad attiecīgi tiek iesniegts tātad kāds akcionāra lēmums, ar kuru tātad šī fiziskā persona tiek iecelt pamatpersona attiecīgajā juridiskajā personā. Attiecīgi, tātad mēs caur dokumentiem, tātad, kas regulē šī tiesības subjekta pamatdarbību, attiecīgi pierādām šī tiesības subjekta tiesībspēju un rīcībspēju. Uzņēma iekšēji dokumenti faktiski. Jā. Jā, un es skatījos arī bija jautājumi, kas ir par BRIS, kā jau pareizi čatā norādīja, tad tas angliskais ir Business Register Incorporation System, kas ir attiecīgi arī no Eiropas normatīviem izveidotas tātad Eiropas biznesa reģistra inkorporācijas sistēma, kurā tātad viena vieta ir pieejama tātad iespējušām izmantot tātad Eiropas biznesa reģistrus, ir arī noteikts informācijas apjoms. Jāņem vērā, ka šiem sistēmā ir vairākas versijas. Katra dalībvalsts ir pieslēgusies savai versijai. Mēs Latviju varam lepoties ar to, ka mēs esam viena no retajām dalībvalstīm, kas ir pieslēgusies, teiksim, pašai jaunākajai versijai. Un attiecīgi jāņem vērā, ka tomēr vienāds dodoto tādu apjoms šajā sistēmā nav, diemžēl. Līdz ar to tad arī, tāpēc mēs arī minējam par šo te tiesības spējas un rīcības spējas pārbaudi, ka tas vien, ka pieņemsim, ka šis uzņēmums ir Eiropā dibināts, nenozīmē, ka uzņēmuma reģistrs nepieprasīs tādu, piemēram, dokumentu, kas pamatos tiesības spēju un rīcības spēju. Jāskatās, cik atklāts ir publiskais reģistrs attiecīgajā dalībvalstī. Un tas, ko es varbūt tās arī seminārā aizmirsu pieminēt, runājot arī par Ukraiņu parakstiem, jāņem vērā, ka varbūt tās būs zināms arī par grozījumiem Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalsta likumā, 20. pants, kurā ir minēts, ka var nelegalizēt dokumentus tātad no Ukrainas, ja tiek pierādīts, ka tātad šo dokumentu legalizācija nav bijusi iespējama Krievijas izraisītā kara dēļ. Jāņem vērā, ka praksē līdz šim uzņēmuma reģistrs nav saskaidrs ar šādu gadījumu, proti, kad mēs esam pierādījuši šo elementu, ka dokumentu legalizācija nav bijusi iespējama tātad šī kara dēļ, jo tātad uzņēmuma reģistra notāri centušies sazināties gan ar Ukrainas vēstniecību, gan ar citām kompetentajām iestādēm. Līdz ar to tātad neesam saņēmuši informāciju, ka konkrētajā gadījumā šī dokumentu legalizācija nav bijusi iespējama. Līdz ar to tātad, jā, šādi pieņem iespēja ir, taču praksē līdz šim vēl šāds gadījums nav bijis uzņēmuma reģistram. Jā, čatā ir arī jautājums par Ukraiņu parakstiem, vai tie vēl joprojām nebūs derīgi Latvijā. Tad, kā jau es minēju, tad šobrīd, kamēr normatīvais regulējums neparedz kādu izņēmumu attiecībā uz Ukrainu, kā pirmo, trešo valsti, kuras paraksti ir atzīti Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, tik ilgi Ukrainas elektroniskos parakstus nevarēs izmantot. Vienlaikus, tātad vismaz tie Ukraiņi, kas ir šeit uz vietas un ir saņēmuši, tātad nokārtojušas formalitātes ar Latvijas valsti, vienlaikus ir saņēmuši Latvijas LVRTC izsniegtos elektroniskos parakstus, kurus viņi arī praksē ļoti bieži arī izmanto. Bet jā, tātad šobrīd, kamēr normatīvais regulējums neparedz kādas atkāpes no šī brīža regulējuma, tad Ukrainas elektroniskos parakstus nevarēs pieņemt Latvijā. Tāpat bija jautājums par to, vai ir pieejams saraksts ar kvalificētu elektronisko parakstu izdevējiem. Un šeit ir jāsaka, ka diemžēl uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstā, kurā ir apkopoti visi uzticamības pakalpojumu sniedzēji, mēs nevaram redzēt, kurš tieši sniedz tieši kvalificētu elektronisko paraksta pakalpojumu. Vienlaikus mēs
redzot, ka šis konkrētais pakalpojums sniedzējs izsniedz kvalificētos certifikātus elektroniskiem parakstiem, mēs varam uzreiz saprast, ka šis pakalpojums sniedzējs var sniegt vai nu uzlaboto elektronisko parakstu, kura pamatā ir kvalificētais certifikāts, vai arī šis pakalpojums sniedzējs var sniegt arī kvalificēto elektronisko parakstu. Līdz ar to katrā individuālajā gadījumā ir jāpapēta, ko konkrētais pakalpojums sniedzējs piedāvā. Iespējams, tā ir saziņa ar šo pakalpojumu sniedzēju, viņa mājaslapas pārskatīšana, kur ļoti bieži ir visa pieejamā informācija un var saprast, kādu šo paraksta līmeni šis konkrētais pakalpojums sniedzējs piedāvā. Jā, es pamazām šķirstu čatu meklēt jautājumus, tad es arī atradu jautājumu par dokumentu, par PLG ķēdi jāsniedz tikai tad, ja uzņēmuma reģistros pieprasa. Jā, attiecīgi pienākums iesniegt dokumentus ir pēc uzņēmuma reģistra pieprasījuma, taču ņemot vērā, ja ir svarīgs reģistrācijas ātrums, tad attiecīgi šos dokumentus arī var iesniegt pirms pieprasījuma, un arī vienkārši ir jāņem vērā, jā, protams, varbūt tās būtu skaidri, grūti konstatēt, kuros gadījumos reģistrs pieprasīs, kuros ne, taču lielākajā daļā tie ir gadījumi, kad ir ārvalsts elements, tad apstākļus, kurus uzņēmuma reģistrā pārbaudīt, piemēram, pār īpašumtiesības caur ārvalstu juridiskajām personām, tādos gadījumos jāiesniedz dokumentārais pamatojums vai ārvalsts patiesā labuma guvēja identitāte, arī tādā gadījumā jāiesniedz šie dokumenti, kas apliecina šo identitāti. Jā, tātad čatā ir arī jautājums par to, vai tātad Latvijas publiskās pārvaldes iestādes pieņem tikai dokumentus, kas parakstīti ar ārvalstu kvalificētu elektronisko parakstu, piemēram, e-paraksts, Smart ID un tā tālāk. Jā, tātad šobrīd atbilstoši Latvijas regulējumu, respektīvi elektronisko dokumentu likuma 3. panta 5. daļai, valsts un pašvaldību iestādēs no fiziskajām personām vai juridiskajām personām tiek pieņemti tātad dokumenti, kas ir parakstīti ar kvalificētu elektronisko parakstu un kvalificētu laika zīmogu. Respektīvi ir jābūt šiem abiem diviem elementiem. Līdz ar to, neatkarīgi no tā, vai tas ir Latvijā izsniegtais elektroniskais paraksts un laika zīmogs, vai tas ir tātad izmantots ārvalstu uzticamības pakalpojums sniedzēja elektroniskais paraksts vai laika zīmogs, tiem ir jābūt kvalificētiem. Līdzīgi kā Latvijā, mēs izmantojam tautā bieži saprotam Smart ID, bet pēc būtības tas ir Igaunijā reģistrētais uzticamības pakalpojums sniedzējs, ko mēs izmantojam arī tātad šeit iekšēji, jo noteikti daudzi no jums ir izmantojuši tātad Smart ID elektroniskos parakstus, kas ir arī kvalificētie un tad arī atzīstami Latvijā. Līdzīgi kā tas ir ar citiem ne Igaunijas parakstiem. Un tāpat bija jautājums par to, kā tad reģistrs pārbauda šos ārvalstu elektronisko parakstu īstumu, respektīvi to derīgumu, ja validē, jo daudz ārvalstu uzticamības pakalpojumu sniedzēji neizstrādā savus rīkus, kur varētu pārbaudīt. Tad šeit ir jāmin, kad ir vairākas iespējas, kā var pārbaudīt elektroniskajam dokumentam pievienotos elektroniskos parakstus un laika zīmogu un to derīgumu, un viens no tiem ir izmantot kvalificēta validācijas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Tas nozīmē, tie ir uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kuri ir saņēmuši tātad certifikāciju un ir tiesīgi sniegt elektroniskā paraksta validācijas pakalpojumus, un tad attiecīgi viņu slēdzienam, tātad slēdziens ir saistošs. Tas ir viens. Dažkārt šie kvalificētie uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā šos validācijas pakalpojumus, savus pakalpojumus piedāvā par maksu, dažkārt integrējot savās iekšējās lietvedības sistēmās, bet ir atsevišķi pakalpojumu sniedzēji, kuri ierobežotā skaitā tātad piedāvā šos pakalpojumus arī bez maksas. Līdz ar to ik viens var izmantot šādus pakalpojumu sniedzējus. Jūs varat uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstā atlasīt informāciju tikai par tiem
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā šādu pakalpojumu, un tad vienkārši meklēt, kuru tad iespējams jūs varētu izmantot. Bet tas, ko mēs vienmēr iesakām saviem klientiem, izmantojiet Eiropas komisijas demo versiju elektroniskā paraksta validācijai. Jā, protams, tā ir tikai demo versija, tas nav nekvalificētais validācijas pakalpojums sniedzējs. Tomēr Eiropas komisija šajā mājaslapā sniedz aptuveno priekšstatu par to, vai jūsu pievienotais elektroniskais paraksts ir kvalificēts, vai vispār viņš ir tāds, kas būtu atbilstoši EIDAS regulai, vai nu uzlabotais elektroniskais paraksts, un vai tam ir pievienots kvalificētais laika zīmogs. Līdz šim mēs esam novērojuši, ka visi tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu, pirms iesniegšanas reģistrā ieliekot dokumentus Eiropas komisijas rīkā, tad, ja tur tiek norādīts, ka dokumentam ir pievienots kvalificētais elektroniskais paraksts un kvalificētais laika zīmogs ir arī atrodams, tad bieži vien tā tiešām arī ir pie dokumentu pārbaudes jau pēc iesniegšanas reģistrā. Līdz ar to mēs aicinām izmantot vismaz šo rīku, kas ir bez maksas, ja nav vēlme izmantot kādu citu kvalificēto validācijas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu. Jā, es atradu arī čatā divus citus jautājumus. Tad attiecība ir jautājums, vai ir iespējams iesniegt patiesā labuma guvēja ID vai pasas kopiju, kurai droši elektronisku parakstu parasīt pati persona apliecinā pareizību. Jā, attiecīgi tas ir iespējams, tad galvenais, lai ir visi šie dati norādīti un attiecīgi šāda opcija ir iespējama. Ja valsts notārs Čehijā atsaka apliecināt PLG pasas kopiju, vai ir iespējams, ka notārs apliecina personas parakstu. Tātad ir svarīgi šajā gadījumā, kādā veidā notārs apliecina. Ja no notāra apliecinājuma izriet visa identificējošā informācija par patieso labumu guvēju, kas mums ir nepieciešama, tātad dzimšanas datums, mēnesis un gads, persona apliecinošā dokumenta numurs, izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu ir izdevusi, tad šajā gadījumā uzņēmuma reģistram arī pietiek ar šo pašu notāra apliecinājumu. Tad attiecīgi, kas apliecina ne tikai faktu, ka personība parakstīja šo dokumentu, bet apliecina arī šī personas identitāti un visas šīs identificējušās ziņas, kuras tika uzskaitīja, kas mums ir nepieciešams, tika reģistrētas, izriet no šī apliecinājuma. Un, protams, arī ņemiet vērā, ka apostolizācija un notariāls tulkojums. Ja? Vai šie ASV dokumenti apliecinājumi kā publiski vai privāti dokumenti? Kā jau es minēju, tad attiecīgi, ja dokuments ir izdevusi amatpersona vai iestāde, tas būs publisks dokuments. Ja dokumenti ir izdevusi privātpersonas, pieņemsim līgums noslēgts, kurš nav notariāli apliecināts, proti nav tikusi iesaistītais vienkāršā valodā runājot valsts, tad attiecīgi šāds dokuments uzskatāms par privātu dokumentu. Tātad čatā bija arī jautājums par Kipras elektronisko parakstu. Tātad, kad konkrētajam pakalpojumu sniedzējiem nav atzīmes par to, ka viņš sniegtu kvalificēta laika zīmoga pakalpojumu. Jā, šobrīd uzticamības pakalpojumu sniedzēja sarakstā norādītās informācijas mēs redzam, ka Kiprā ir tikai viens pakalpojumu sniedzējs, uzticamības pakalpojumu sniedzējs, un viņa piedāvāto pakalpojumu lokā tātad neietilps kvalificēta laika zīmoga pakalpojums. Tātad vienlaikus tas nenozīmē, ka Kiprā nav neviena pakalpojumu sniedzēja, kurš nepiedāvātu kvalificēta laika zīmoga pakalpojumu. Tomēr mēs atbilstoši mūsu resursiem, mēs nevaram noteikt, kurš pakalpojumu sniedzējs varētu tur piedāvāt šādu pakalpojumu vai tiešām piedāvā. Bet tātad, ja dokuments tiks parakstīts tikai un vienīgi ar šo Kipras pakalpojumu sniedzēju izsniegto kvalificēto elektronisko parakstu, pie nosacījuma, ka tas ir kvalificētais elektroniskais paraksts, bet tam nebūs pievienots kvalificēts laika zīmogs, tas attiecas uz jebkuru pakalpojumu sniedzēju, tad šādi dokumenti tātad netiek atzīti par parakstītiem atbilstoši elektronisko dokumentu likumam.
Līdz ar to, lai reģistris pieņemtu dokumentus, ir jāizpildās abiem šiem nosacījumiem. Dokumentam ir jābūt gan kvalificētam elektroniskiem parakstam, gan jābūt kvalificētam laika zīmogam. Un tad bija arī, protams, jautājums par to, vai elektroniskais paraksts un uzlabotais elektroniskais paraksts ir derīgs tikai privātiesisko attiecību noregulēšanai likumā noteiktajā kārtībā. Te ir jāmin, kad daudzās dalību valstīs, Eiropas Savienības dalību valstīs ir atšķirīgs regulējums, un daudzās dalību valstīs tiek pieņemti dokumenti arī valsts iestādēs, ja šis elektroniskais paraksts ir tikai uzlabotais. Mēs savukārt, Latvija ir izvēlusies risinājumu, kad valsts iestādēs ir jāiesniedz visdrošākais elektroniskais paraksts, kas ir kvalificētais, papildus tam ir jābūt arī kvalificētajam laika zīmogam. Savukārt privātiesiskajās attiecībās var tik izmantoti jebkuri elektroniskie paraksti, kādus vien abas puses vai visas puses, kuras vienojas. Tas var būt arī vienkāršais elektroniskais paraksts, tam pat nav jābūt uzlabotajiem. Līdz ar to privātieskajās attiecībās darbojas jau pavisam citi nosacījumi, par kurām puses tad savstarpēji vienojas. Tā, un vēl viens jautājums ir par to, ka ārvalsts e-paraksta certifikātā bieži ir iekļauts tikai parakstītāja vārds, uzvārds un parakstīšanas laiks. Vai ir to pietiek, lai pieņemtu šādu dokumentu? Te ir jānorāda, ka pirmkārtām ikvienā kvalificētā elektroniskā paraksta certifikātā ir redzams personas, kurai šis certifikāts ir izsniegts, šīs personas vārds un uzvārds. Tas, ka certifikātā papildus ir norādīts bieži vien arī parakstīšanas laiks, ir īpaši, ja jūs izmantojat dokumenta parakstīšanai Adobe Reader, tad PDF formātā mēs bieži vien redzam, kad tiek pievienots arī dokumenta parakstīšanas laiks. Tomēr šāds parakstīšanas laiks nav vienāds ar kvalificēta laika zīmogu. Līdz ar to, ja elektroniskajiem parakstām netiek pievienots arī kvalificētais laika zīmogs, tad ar to vien nepietiek, kad kaut kur dokumentā, certifikātā uzrādās laiks, jeb datums, kad šis certifikāts ticis pievienots dokumentam. Līdz ar to tas nav viens un tas pats. Tā, kāds jautāja, vai mana kolēģa Edgara ievietotais links, vai tas ir kvalificēto uzticamības pakalpojumu sniedzēja meklēšanas vietne. Nē, tā ir vietne uz BRIS. Uzticamības pakalpojumu sniedzēja vietnē. Mēģināsim ielikt tūlīt. Un vēl viens jautājums ir, ja dokumentam pievienots kvalificētais zīmogs, nevis kvalificētais paraksts, tad tas faktiski nozīmē, ka dokuments nav pārrakstīts ar drošu, jeb kvalificēto elektronisko parakstu atbilstoši regulas prasībām. Jā, tieši tā. Ja mēs to pārliekam uz papīra dokumentu, tad skaidrs, ka tad, ja jums dokuments būs apzīmogots, bet nebūs personas paraksta, visticamāk, kad mēs ik viens atzīsim, ka šis dokuments nav parakstīts. Tieši tas pats attiecas arī uz elektroniskiem parakstiem, uz elektroniskiem dokumentiem. Ja šim elektroniskiem dokumentam ir tikai uzlikts kvalificēts zīmogs, un tam nav pievienots kvalificēts elektroniskais paraksts un laika zīmogs, tad skaidrs, ka šis dokuments netiek atzīts par parakstītu. Jā, un paldies kādam no semināra dalībniekiem, kurš ir pievienojis šo linku, kurā var meklēt uzticamības pakalpojumu sniedzējus un tos sniegtos pakalpojumus. Jā, skatāmies, liekas, vairāk jautājumu nav. Šķiet, esam arī atbildējuši uz visiem. Un tad attiecīgi, jā, no mūsu puses tad viss būtu. Ja sākās čata atvadīšanās un paldies vārdi, tad domāju, ka semināru varam beigt. Un attiecīgi liels paldies par mums veltītu uzmanību. Ja attiecībā uz citiem online semināriem, protams, solīts makā nekrīt. Bet tad viens no uzņēmuma reģistra mērķiem ir
būtu vairāk komunicēt ar sabiedrību un attiecīgi viens arī no šiem mērķiem būtu vairāk jau šie skaidrojušie semināri, kā līdzīgi kā šis, kāds bija attiecībā sadarbībā ar LTRK saistībā uz akcionāru reģistri iesniegšanu. Tātad es domāju, ka noteikti šādi semināri būs vēl papildus. Un tā kā liels paldies jums par uzmanību un jauku vakaru! Jā, un papildus, ja kāds vēl nav atslēdzies, tad atgādinu, ka informācijas skaidrojums par elektroniskiem parakstiem, kā jau bija solīts semināru izsludinot, drīz būs pieejama arī uzņēmuma reģistra mājaslapā. Labi.